Maģiskas un majestātiskas. Tādas ir Fēru salas Atlantijas okeānā. Ar ko gan tās varētu būt interesantas mums, latviešiem? Es teiktu, ka ar mierīgu garu, spēju dzīvot savrupi un daudzās jomās nepakļauties globalizācijas spiedienam. Šobrīd Fēru salas ir sasniegušas savu apdzīvotības rekordu. Tie ir 54,000 iedzīvotāji, kas ir gana spēcīgi, lai izvēlētos savus likumus un dzīves stūrakmeņus. Tostarp nepārdot īpašumus ārzemniekiem. Pasaules malai tomēr ir savas priekšrocības. Fēras demonstrē dzīves modeli savējiem, tautībai un kopienai. Tas attiecas gan uz zemi, gan uz tradīcijām un attiecībām ar ārpasauli. Tik tālu, tik skarbas, tik skaistas un majestātiskas Fēru salas vispirms iedvesmo ar klimatu un dabas skatiem. Šīs 18 salas ir lielā radītāja meistardarbs, ka mūsdienu fērieši pielikuši arī laikmeta komerciālo blakni – tūrisma attīstību. Kāpēc gan savas klintis, līčus un omulīgos Atlantijas tuklīšus, jeb pafinus, neiesaņot pārdošanai? Brauciet, ja mākat uzvesties! Uz šo arhipelāgu var atlidot no Dānijas, Islandes, Skotijas, var piepeldēt ar prāmi, kuģi vai jahtu, var izmantot daudzās ostas, lielākā no kurām ir galvaspilsētā Torshavnā. Tās malā ir kāds unikums, sarkani krāsot namiņu kopums Tinganes, kas ir viena no senākajām parlamentu ēkām pasaulē, kur joprojām strādā valdība. Fēru patrioti te pulcējas jau kopš 825. gada un turpina aizstāvēt salednieku tiesības pašiem noteikt savu dzīves modeli. Fēru salām ir īpašs status – autonomija Dānijas sastāvā, kas laiku pa laikam pavelk uz ko krasāku. Ik pa brīdim kāda partija par galveno saukli izvēlas pilnīgu neatkarību no Dānijas, taču pretimnākšanu sajūtot, pēkšņi nobremzē. Pārāk svarīgas tomēr izrādās lielās māsas dotācijas. Tā nu abas sadzīvo roku rokā, tomēr ar vienu būtisku atšķirību. Fēru salas nav Eiropas Savienībā. Tās atļaujas būt īpašas, nepakļāvīgas kā Džeims Bonds, kas kļuvis par Fēru turisma jauno talismanu. Tieši te viņš izdomāja beigt savu ekrāna dzīvi. Tieši te ir uzstādīts viņam veltīts piemineklis ar izcilu skatu uz visām debesu pusēm. Taču kā dzīvo savējie? Mierīgi. Nesenajā Covid laikā te bija kā miera ostā, nekādu galējību. Kas gribēja, varēja potēties, bet pārsvarā visiem bija vienalga. Te cilvēki nav tik viegli izsitami no sliedēm, turas kā jūrnieki visos vējos. Ja ekonomikā nepilnīgi, tad mentalitātē salinieki noteikti ir pašpietiekami un respektē savus likumus.
Iepratīm dabas skarbumam dzīve šeit nosaka vairāk kā 1200 gadi kristietības, kas joprojām ir salinieku dzīves modeļa stūrakmens. Pēc oficiālās statistikas baznīcu apmeklē 80% no iedzīvotājiem. Pie tam vairāk kā 90 no tiem pieder tieši Fēru Nacionālajai evaņģēliskajai baznīcai. Tā ir viena no vismazākajām valsts baznīcām pasaulē, un par tādu kļuvusi vien 2007. gadā, atdaloties no Dānijas luteriskās baznīcas. Šeit ir redzams Fēru salu koncentrāts. Tas ir Atlantijas okeāns, klintis, zāļu jumtiņi un, protams, baznīca. Ja ciemā ir 4 mājas, tad 5. ir baznīca. Tas nāk no senatnes, kad paļauties augstākam spēkam bija dabiski. Klinčainos krastos pie okeāna, mazās fjordu kabatiņās, lepni vientulīgas kalna galā vai citu namiņu draudzīgā ielokā. Tās ir katrā salā, katrā vietā, kur ir vismaz 3-4 ģimenes. Savukārt ģimenes šeit ir pamats. To apliecina gan salinieku mentalitāte, gan abortu aizliegums un noraidoša attieksme pret viendzimumu attiecībām. Statistika šeit uzrāda vienu no lielākajiem dzimstības koeficientiem Eiropā. Vidēji 2,4 bērni katrai sievietei un apskaužamu vidējo dzīves ilgumu pāri par 80 gadiem vīriešiem un 85 sievietēm. Acīm redzot harmoniju ar dabu un tradīcijas, ko skeptiķi dēvē par konservatīvām, izrādās visai veselīgs dzīvošanas veids arī mūsdienās. Ko tad vēl te dara pēc sava prāta? Protams, ka tās ir pilotvaļu medības, kuru tradīcija nāk no senseniem laikiem, bet mūsdienās praktiski tiek organizēta ar sociālo mediju palīdzību. Kurš pirmais pamana, kurai salai un līcītim tuvojas bars, padod ziņu citiem un sākas medības. Specifika ir tāda, ka šis medījums pienākas visiem salu iedzīvotājiem. Agrāk dalīja tām ģimenēm, kuru vīrieši ir piedalījušies medībās. Tagad katras salas kopiena izlemj, kam un cik izdalīt. Sanāk gandrīz visiem. Tas ir saliniekus vienojošs rituāls. Tradīcija, kurā piedalās visas paaudzes. Diena, kad puisis pirmo reizi ir bijis vaļu medībās, joprojām ir ļoti svarīgs notikums katra jauna vīrieša dzīvē. Arī gaļas sadale ir jauniešu pienākums. Vai tas ir iztikas jautājums? Protams, ka nē. Pirms 100 gadiem vēl bija, bet ne jau tagad. Tā ir tradīcija, Fēru kultūra un saknes, atzīst salinieki, kas dažus protestētājus pārliecina, bet citus uzskata vienkārši par teroristiem. Pilotu vaļu te joprojām esot daudz, to skaits tiek kontrolēts, un salinieki paliek pie savām tradīcijām. Pārdomām par šo tēmu tiek radīta arī māksla. Piemēram, šis valis dabiskajā 2,5 metru izmērā ir veidots no 32 000 rotaļu zaldātiņu. Plastmasas vīriņi sakausēti vaļu karā un simbolizē atšķirīgos viedokļus par šo tradīciju. Pieliekot ausi, no vaļa vēdera var saklausīt dažādas balsis, kas mutuļo, paužot viedokļus par un pret. Oponenti, protams, ir ārpusnieki. Vismaz par aitām pasaule padomus nedod. To šeit ir vairāk kā iedzīvotāju, vismaz 70 000. Tās ir visur, kā pilsētā, tā klintīs un okeāna piekrastē. Nav, bet tad iznirst no miglas un blenž tieši virsū. Vai balansē krauju malās, it kā sapņot par peldi okeānā, krītot savus pārsimt metrus. Bet noturas, tāpat kā putni savās ligzdās. Te ir putnu un jo īpaši Atlantijas tuklīšu paradīze. To ir tik daudz un amizanti, ka ir cilvēki, kas viņu dēļ vien lido pārpus pasaulē, tikai ieraudzītos tuvumā
apskatīt, nofotografēt, sajusties uz vienas nots ar dabu, kas vismaz 270 dienas gadā te sagādā lietus šaltis vismaz stundas ilgumā. Un aplaimo ar tik stipru vēju, kas debesis sajauc ar zemi un ūdeni, liekot atcerēties visas lūkšanas un aizmirst, ka ārpusnieki vietējiem drīkst kaut ko mācīt. Te viss ir pa īstam, dabas ritmā, pie kura nu jau pieder arī turisma sezona. Pēdējos gados Fēras ir izvērsušas tik spēcīgu neskartās un mežonīgās dabas kampaņu, kā paši nonākuši pretrunās. Grib saglabāt savdabību, mieru un identitāti, dzīvot pēc saviem likumiem, tomēr turisti nes gan naudu, gan jautrību. Šī nav klasiska atpūtas un izklaides teritorija, jo cenas ir ļoti augstas. Tikai retais ceļotājs te uzturas ilgāk par 3-4 dienām. Tomēr daži visvarenie gribētu gan, tik atšķirīga un maģiska ir šī vieta. Daži uz pasaules malu atbraukušie sagribēja te pabūt biežāk, nopirkt namiņu sev, varbūt uzcelt villu, atvērt viesnīcu. Stop! Šo mums nevajag, attapās salinieki, un tā arī izlēma. 2021. gadā Fēru parlaments nobalsoja savu zemi un īpašumus neiztirgot nevienam ārzemniekam, tikai savējiem, fēriešiem un dāņiem. Tādējādi potenciālo pircēju skaits ir samazinājies no 8 miljardiem uz 6 miljoniem. Nekādas investīcijas nav arguments traucēt mūsu mieru un paražas, bija lepnais verdikts. Zeme un īpašums tikai savējiem, mūsdienu pasaulē tā ir drosme un rūpes par pēctecību. Salinieks nevar piedzimt bez pūra. Viņam vajag savu zemi, aitas, kuģīti, vajag to vientulības un kopā būšanas devu, kas līdzsvaro dzīvi. Savu identitāti, ko radījusi šī vējainā un mitrā vieta, vajag savus kopīgi ķertos vaļus un savu neiztrūkstošo baznīcu. Fēru salā to ir vairāk kā 140. Vajag mieru un pašlepnumu, dzīvot pēc saviem likumiem, kas nelokās pie katra vēja un sargā savējos.